EC Banga pa kreisi, Sunshine pa labi. Kušiks, Elzijas, Vaidziņš, Zorteks, Rulants pret Kenziju, Hekso, Computergeeku, Labrenci un Vardenu. Nu, turpinam tradīciju, Kefī. Pistoļu rauns uz tevi pirmais. Es ceru, ka tas nav tehniskais gluks, bet Kenzijs patiešām apstājās šajā pozīcijā. Heksoku ir ieņems ļoti tuvu pozīciju ar duālajām pistolītēm, kamēr viņa komandas biedrs Labrants, nu tā teikt, feikos. Bet šeit jau gribēs būstoties augšā. Rulants leks augšā. Es domāju, ka šos lecienus pavisam noteikti dzird Heksoku, jo tā vienkārši neuzliks uz galvas. Divi spēlētāji tiek uzbūstoti. Rulants ar Kušiktu. Labrants ar fantastisku pīku dabūs pirmo kilu. Heksoku dabūs Rulantu iespīko tālāk, bet Zorteks atrieps savu vienu no komandas biedriem. Tagad jau Computergeeks ienāk ar diviem tapiņiem. Vienkārši Zorteks Vaidziņš, vai šajā raundā nav. Kenzijs dabūs Elziju. Ļoti, ļoti ātrs rauns no EC Bangas. 1-0. Jā, nu, Labrenca opening kills bija diezgan ātrs. Es pat nesapratu, kā viņš tur viņu ieraudzīja, to Kušiksu, bet kaut kā ieraudzīja. Jā, Banga uzvar pistoli. Nu, ļoti gribētos kaut kā dzirdēt Sunshine komus, jo man ļoti interesē, kurš tad īsti tur šobrīd tā visaktīvāk runā. Kurš iesaka, ko darīt raundā, kurš ir tāds spēles līderis. Jo, nu, zinām, ka Akvardam patīk šādi kaut ko pateikt. Hei, uzejam uz B, aizejam midā, uzbūstojamies tur. Bet jā, ļoti interesanti. Varbūt kāds, kurš zina tuvāk tieši komandu Sunshine, varētu noraksturot, kas tad īsti tur varētu kālot šos te raundus un taktikas. Zorteks ir ļoti dīvaini redzēt, ja godīgi Sunshine džersijā. Nu, pagaidām vēl ne džersijā un ne hūdijā, bet vispār komandas sastāvā. Bet arī ļoti labs ar citu spēlētājs Zorteks. Matisons. Jaunākais. Kenzijs atrod Elziju. 5-4 situācija. Rulants. Hekso par daudz gribēja. Izskatījās Rulantam labs kills uz Hekso. Šeit Dīgls var mierīgi uzvarēt dueli. Zinām, cik Vaidziņam un Zorteksam spēcīgi ir Dīgli. Oskars, Computergeeks, mēģina jumpspotot rampu kopā ar vēl vienu MP9 atbild par šo rampu un izskatās, ka Sunshine vēlas iet midā. Vai, jā, divatā Rulants ar vēl kaut ko numur 9 Zorteks iet midā, mēģina iztīrīt midā. Tāds labs midraunda kāls. Labs midraunda kāls, bet drīz vien satiks Vardenu. Vardens numur 5, turpat vien ir. Jā, Vārdens ir iegūs pirmo kilu. Šeit dosies uz priekšu. Vārdens vēl ar 2 un Vaidziņš paliks pēdējais. Es domāju, viņiem tur nav neko vairāk ko izdarīt šajā raundā. Jo viņš tur kaut kur uz āpu vēl pastaigājās. Vispār uz āpu vēl pastaigājās. Tā kā redzēsim, kā šeit būs. Nu, es domāju, viņam Computergeek viņš atradīs, viņš pat viņu neatradīs. Un viņš nomirs pēc laika. Ak, nē, tas ir ļoti sliktas ziņas priekš Vaidziņu, jo viņam ir tikai 1300 paliks, kamēr pārējiem komandas biedriem būs iespēja nopirkt AK-47 un pat stiprāks ieroči, bet ko te Vaidziņš darīs, laikam turpinās spēlēt ar Dīglu. Computergeeks dosies uz A. Elzijas meklēs kādu vidū. Nevar saprast, kas te tagad notiks. Computergeeks sametu utility kopā ar savu komandas biedru uz rampu, bet tur Sunshine negrib atkāpties. Apēdīs pāris granātas, tā teikt, vakariņās. Kušiks gribēja uz kastes pasēdēt, bet tur uzreiz nokāpa nost, kā viņu uzcēla tur augšā Vaidziņš. Šeit sēž tuvējā Baigi maz, varbūt tur kāds stūrī sēdēs. Baigi maz granātas komandai Sunshine. Grūti būs uzvarēt raundu, ja viņu tā ilgāk ievilks. Vaidziņš savukārt Dīglu atrod Oskaru. Oskars Computergeeks negaidīja, iespējams, ka tik tuvu. Un šeit jau Vaidziņš meklē nākamo kilu. Vaidziņš jau izrāvies tālāk uz šo tā saitu. Zaudē pret Kenziju. Labrents arī uzvar midā dueli pret Elziju. Šit Zorteks. Zortekso. Ok. Nu, 3-3 situācija. Vārdanam ir avi. Nulīte, Rulants lurkos B iekšā. Principā viņam drīz varētu būt laba informācija uz šo te B saitu. Hekso tīksies pret Kušiku. Hekso diezgan tāds mobīls ierocis, var skriet un šaut ar šo MP9. Un Rulants, nu it kā Rulants saka, ka hei, B tīrs, bet re, kur arī Kandavas acis bet pamana. Bet arī atvilka.
Vārdenam viņš arī atvilk. Tas nozīmē, ka šobrīd komanda var doties iekšā A. Labrēns, bet viņi gribēja tomēr varbūt doties uz to B, bet nē, Labrēns tikmēr dabūs rulantu un tas atcels visus Sunshine plānus. Hexokju tagad dzird, ka par rampu pastaigājas abi divi spēlētāji. Kukšiks nebūs gatavs, ka šeit šortā slēpjās. Hexokju vienu viņš dabūs, Zortiks ir gatavs otram spēlētājam. Bet viņam vairs nepietiks lods, lai cīnītos par pēdējiem diviem spēlētājiem. Vienu viņš paspēs dabūt Zortikam 20 dzīvības, bet nepielādēts AK-47 Vārdaram. AVP ir pieejams, bet Zortiks ir tikai ar 20 dzīvībām. Zortiks reloado savu ieroci, atkāpjās. Zortiks ar 5-3! Kā viņš to uzvarēja? Tur vispār nekā nevarēja uzvarēt. Viņš ir iespiests saitā no 3 pusēm. Ļoti labi nospēlē Matisons. Ļoti, ļoti labi. Sunshine ir atpakaļ spēlē. Sunshine'iem vajadzēja ātro raundu. Sunshine, un manuprāt, tas pat ir tāds tilt rauns bangai. Viņi reāli varētu būt dusmīgi. Jau, nu, veči, kā mēs zaudējām. Jau, nu, veči. Tāpēc ļoti, ļoti labi, ka Edvards kaut kā mistiski, jā, atveda savai komandai uzvaru. Bet vajadzīgi uzvar. Ļoti vajadzīgi. Tāpēc, ka tagad jau EC Banga ir tikai un vienīgi uz pāris pistolēm un MP9. Tā kā būs ļoti svarīgi tagad Sunshine'iem nospēlēt labi šo raundu un nezaudēt pistolēm un pāris semi-automātiskajiem ieročiem. Šeit Hexokju tūmā. Labrēns tāpat kā pirmajā raundā A3 pīkos dabūs Kušiksu. Tagad Rulants mēģinās no trepēm varbūt vēl kaut ko izdarīt, bet šeit Zortiks ir gatavs pūstam, un viņš nespēs atstāt pāris lodzes arī Vārdena ķermenī. Tāpēc tagad būs 4-4 situācija. Rulants joprojām meklē, viņš tagad izpamoja Hexokju no vietas ārā, viņš dabūs 2 uz B saita, vajadzis viņš tikmēr ar AVP dabūs arī citu spēlētāju no EC Bankas sastāvu un Kenzijas. Tagad 1-4 spēlētājiem tūmā A-saitam slēpjās smokā, gaida varbūt kādu kustību no pretiniekiem, kādu skaņu, kuru iedos, bet šeit Elzijas ieies Heavenā. Nē, tomēr tuvosies uz konektoru. Kenzijas pagriezīsies tieši tajā brīdī prom. Elzijas iet pēc naža, un viņš arī dabūs nazi. Pirmais nazis sezonā. Kārli, es tevi apsveicu. Paldies. Tas bija Elzijas uz Kenziju. Apsveicu arī visus skatītājus. Un jūs zinat, tajā brīdī, kad ir nazīts, ir jāiedzer Dunus Cidoniju bezalkoholiskā limonāde. Tieši tā, to es arī tagad izdaru. Un vēlreiz, protams, pasaku lielu paldies ģenerālsponsoram Datex. Tas ir lielākais internetu veikals Latvijā, kas specializējās tieši uz datoru tehnikām. Starp citu, viņiem ir arī Counter-Strike 2 sērija, tā ka, ja kāds grib piedalīties varbūt nākamajā sezonā šajos turnīros, un, nu, lūk, vajag kompīti. Tu būs saspringt situāciju. Tad, lūdzu, šeit, jā, lūdzu, lejā nolic Computergeeks, atrod Rulantu, savāc arī Galilu. Un, starp citu, arī ļoti daudz spēlētāji spēlē tieši uz Zovi esporta monitoriem, atsūtījuši linku, tur ir speciālās cenas tieši Datexā, šiem Zovi monitoriem. Jā, tur čatiņā. Lūdzu, šeit arī foršais links ar Zovi monitoriem. Īpašās cenas. Paga, te kaut kāds mitisks rīteiks vēl var sanākt. Ko, Hexo? Kas notiek? 2-4 situācija. Hexo kaut kur netur skatās. Uzpi mēģina nospiest. Oi, bet Kušiks un Elzijas. Labrins viens pats. Bet ja viņš to ātri nošai, var dabūt kilu. Oi! Būtu dabūjis, būtu rauns reāli. Bet nu jau vairāk laika nav. Vairs laika nav, jā. Jā, tagad vairs nav laika. Tas bija ļoti tuvu, lai tomēr Sunshine zaudētu šo te raundu pistolēm. Eko raundam, bet EC Banga. Tomēr nespēs izraut šo uzvaru, tāpēc Sunshine'im 3. rauns. Nu, diezgan sāpīgs rauns, es gribētu teikt Sunshine'im, ja viņam nevajadzēja zaudēt tik daudz dzīvības, kā viņi zaudē šajā raundā. Bet EC Banga ieguva ļoti daudz naudu, nošaujot tik daudz pretiniekus. Tāpēc var tagad kārtīgi iepirkties, ieguvuši arī AK-47 savās rokās, precīzāk Labrēns. Nu, iespēja izlīdzināt rezultātu. Vai viņi to spēs izdarīt vai nē, tas ir atkarīgs no viņiem pašiem. Šeit Rulants pirmais dosies iekšā rampā, 2 spēlētāji priekšā. Kauns par pirmo Vārdens, tomēr uzvarēs šo dueli. Tur ir 2 spēlētāji gatavi Computergeeks, arī tā būs Kušiksu.
Vārdens joprojām slēpjas. Vaidziņš dabūs Kenziju, kurš gribēja no šorta iznākt. Vārdenam flaški joprojām rokās. Grib pīkot. Elzijas gatavs vidū iziet Labrēns. Tur arī ir Labrēns uzvarēs šo dueli. Zorteks cīnās par diviem spēlētājiem, kas tur pīko Hexokju. Labrēns Hexokju ar diviem. EC Banka izlīdzina rezultātu ļoti pārliecinošā stilā. Ļoti labi nospēlēja Vārdens, un ļoti labi arī tas, ka Labrēns vidū nošāva Elziju. Redzējām, ka Elzijas pat trāpīja tādu labu šāvienu. Arī, man liekas, atņēma 90 dzīvības punktus. Tā kā Labrēnsam paveicās, bet arī Labrensa prasmes, tur tādu kombināciju. Un tad Vārdens ļoti bija tāds nepatīkams šajā Sembagā. Ilgi viņš tur dzīvoja, nevarēja viņu nekādīgi dabūt ārā no tās vietas komandas Sunshine. Šeit izskatās tāds rampas rašs. Tekains uzvar pret Emku dueli. Kušiks veiksmīgi. Kušikam starp citu 2-6 rezultāts. Likās, ka jau viņam kāds 12-6. Un Oskars, Computer Geeks, alūksnes numur 1. Izskatās, ka vēlās spēlēt ap šo te smoku. Nē, izvēlās. Bangai labs midround kals. Grib agresot šo te rampu, atņemt rampu no uzbrucējiem. Bet zaudē. Rulants uzvar pret Kaloša dueli. Un visi 4 komandas Sunshine spēlētāji ir ārampā. Un pieņems šo te uzbrukumu, pieņems 2 bangas spēlētāji. Vārdens visticamāk nodeg. Nenodeg. Kā viņš nenodeg? 3 pret 2 situācija. Vārdens! Un pēdējais ir Kušiks. Kušiks atvēr šo raundu, starp citu. Ir informācija par viņu. Bangai ir visiem kiti. Visiem ir kiti. Nu šeit jābūt bangas raundam 100%. Kušiks labu pozīciju viņam. Viss zina pa viņu jau, ka viņš ir Sembagā. Un viņu tur no vairākiem leņķiem, un tas ir Labrens. Jā, izlidina Kušiku ārā no kartas. Man ļoti patika bangas midround kals, kā redzēja, viņi uzpašoja trietā rampu. Tas bija diezgan tāds labs lēmums. Tas bija ļoti labs lēmums, jā, es gribētu teikt. Tas ir tas, ko es sagaidīju no Labrensa un Vārdena. Šobrīd ļoti pārliecinoši spēlē abi divi spēlētāji, kas ir ar pieredzīti šajā serverī. Sunshine'iem interesants pirkums. Rulants ar AK-47, kamēr 4 spēlētāji ar dīgliem. Kas tad izveidosies no šī raunda? Tūlīt vien atklāsim. Zorteks ļoti tuvu, lai trāpītu Kenzijam. Bet ne šoreiz Zorteks, ne šoreiz uzmet viņam granāts virsū. Tā arī viņš zaudē savu dzīvību. Tur vēl Vaitaziņš tūmā ir, bet neko nespēs izdarīt. Šeit Labrens viens pats uz B-site ir tūmā Hexokju, kas var ierutēt, bet Rulants ar AK-47, vienīgo AK-47, kas Sunshine sastāvā bija, ir ļoti tuvu, lai izdarītu kādu pleju. Vai viņš to varēs, vai viņš patiešām kaut ko izdarīs ar šo vienīgo AK-47, bet šeit Kušiks ar dīglu izdara to. Hexokju dabūs Rulantu, kurš spēlēja ar AK-47. Kušiks dabūs Hexokju. Es nezinu vairs, ko es te runāju. Kas te notiek? Sunshine dabūs plantu. 2 no stēriem nāks. Vaidziņš tam nav gatavs. Viņš pagriezis muguru. Tagad par viņiem uzzina Kušiks ar Elziju. Kušiks, kā uzsāk raundu, diemžēl tā nespēs nobeigt raundu. Elzijas, šeit Kenzijs ir gatavs, ka nāks vidū ārā. Tā arī ir. Viņš sagaida viņu. EC Banka, 5. rauns, 5 pret 3. Jā, Kārli. 5 pret 3. Sunshine'iem bija laba izdevība, bet, zini, šis ir ļoti svarīgs rauns, jo viņi tikko ar pistolītēm gandrīz vien aizķērās, dabūja jau tādu raundu uzvaras piegaršu, tāpēc viņiem vajag uzvarēt šo raundu, jo tas uzreiz radīs diskomfortu Bangai. Tādu, zini, pa nerviem iestādes. Savukārt, ja Banga uzvar, tad es baidos, ka tas pat var būt 9-3 halfs, 8-4 halfs, un nevienam nepatīk nekas tāds. Tāpēc, jā, svarīgs rauns abām komandām. Banga trietā cīnās par šo te rampu, diezgan laba kontrole, labs utilities. Atstāja Computer Geeku uz pārvaldīt šo te rampu. Un redzēja, citu trietā ir Sunshine un Spēcēt Computer Geeks uzvar pret Vaidziņu dueli. Un šeit ir uzbūstots. Jau uzbūstots Rulants. To negaida Hexo, bet labs fliks no Andreja. Tad tāda aktivitāte vairāk uz B-side. Bumba arī redzam. Bumba jau ir steilos. Tūlīt B execute vai B tāds kaut kāda trakulība uz B-side no komandas Sunshine.
Hekso pamana Elziju. Elzijam bija stiprāks ierocis, bet Heksu labāks taimings iespējams. Kušiks ar Aviku. Ļoti labi spēlē. Kušiks mēģināja dabūt vēl vienu killu, tomēr ir komandai mazākums. Šeit Kenzijs. Viens no jaunākajiem komandas EC Banga spēlētājs. Starp citu, EC Bangā spēlē visvecākais spēlētājs vieslīgā, tas ir Vardens. Bet tāpat tās jauniņš. Jauniņš. 6-3. EC Banga, Sunshine, Eko. Nē, vajadz viņš uzreiz nopērk, Kārli. Tas ir Tiltbais? Nu, mēs zinām, ka ir CS2, tāpēc var, tā teikt, atpirkt šos te ieročus, ko tu varbūt netīšām nopērts, bet nē, izskatās, ka viņš taisīs kopā ar Elziju tādu varoņu raundu. Abiem diviem AK-47, kamēr pārējiem tikai teikt 9 ir. Kenzijs šeit ļoti ātri nopšos tērus, dabūs Kušiks un Rulants uzreiz ātrieps savu komandas biedru. Dabūs sev rokās MP9, kas nozīmē, nu tagad jau 3 spēlētāji ar kaut cik labiem ieročiem savās rokās. Ir iespēja varbūt pat kaut ko izdarīt priekš Sunshine'iem šajā raundā. Computer Geeks ir gatavs iet pušot šortu, pīkot šortu. Nu, izšāju netīšām vai tīšām, nevar saprast, bet šeit tāpat iegūs vaita ziņu. Zortex ar teikt 9, iegūs Computer Geeks, Zortex paslēpies aiz stūra. Tagad par viņu pozīciju zina arī Vārdens. Granāta tiek uzmesta, bet šeit Elzijs meklē vidū kādu kilu, Hexokju viņu atradīs. Zortex ar Rulantu, divi tā palikuši. Rulants vienkārši tādā sāna stilā skrien virsū Labrensam, bet Labrens ar pusbaltu ekrānu tāpat viņu dabūs. Un Zortex ar teikt 9 nespēs, diemžēl, neko izdarīt pret Labrens, un tas ir 7. rauns EC Bangai. Dāmas un kungi, raundi pirmajā pusē. Es skatos Sunshine spēli, un es redzu, cik ļoti viņiem nodrētu akvarts dažādos taimingos, jo starp citu, akvarts vienu brīdi bija pat 400 Eiropā vienā no third party platformām, tieši pēc ELO. Un jā, nu, akvarts žēl, ka viņš nav. Manuprāt, ar akvartu uzreiz spēlē būtu daudz tuvāk. Es nesaku, ka viņi nav tuva. Es to nesaku. Bet vienkārši, varbūt Sunshine pat jau varētu būt vadībā, ja būtu balvu terminators. Šeit Elzijs. Laba reakcija, izvelk nazīti un visticamāk nomirst. Jā, Hekso atrod Elziju. Treids par labu gan tāpatās uzbrucēju komandai, respektīvi teroristiem. Jebkurš vairākums ir labāks priekš viņiem. Izskatās, ka komanda Sunshine grupējās uz A-saitu un 9. numurs, tas ir Zortex, viņš ir vai nu midā, vai nu pēlējā. Nevarēja saprast. Vārdens diezgan veiksmīgi uzmina taimingu ar granātu. Uzmeta viņš, izmanto šo vertikalitāti. Augšējā stāva uzmet granātu. Un šeit ļoti skaipi. Man vajadzēja uzskaipot, bet es skatījos radarā, kur ir Zortex. Es pat nepamanīju, ka rauns beidzās, kompjuters ar vairākiem kiliem. Un tas ir tas, ko es tev teicu, Kārli. Te jau var būt 8-4, 9-3. Banga. Skatīsimies. Pēdējais baids. Elzijam nav granātas, Kušiksam viena flashka, Zortexam viena flashka. Nu slikti priekš Vertigo. Vajag vairāk granātas, manuprāt. Nu, es nezinu, pat ko vajadzētu Sunshine sastāvam šobrīd, lai varētu kaut kas veiksmīgs izveidoties, bet šeit Vārdens neizšauj savu šāvienu uz spēlētāju, kurš pīkoja, un tādā veidā zaudējot iespēju iegūt tādu, nu, plusiņu savai komandai šajā raundā. Bet šeit Vaidziņš ar Hexokju apmainās vidū ar laipnībām, netrāp savu flašku, Zortex var dabūt Vārdenu. Hexokju ienāks ar 1 kilu, Labrens ar 2 kilu. Rulants attālumā ir gatavs atriept savu komandas biedru, bet viņš ar attālumu to ir gatavs darīt. Jā, ļoti interesanti, vai Zortex ir atnesis kaut kādu avens pieredzi uz šo te Sunshine sastāvu. Ļoti interesanti būtu to uzzināt, jo, nu, zinām, ka Zortex bija diezgan svarīga sastāvdaļa aveni tādai. Kopā jau vairākus gadus. Šeit Elzijs! Lūdzu! Bet par daudz gribēja. Rulants. Dzird rotāciju par abiem. Šeit Galils un Rulants. Un visa Jelgava. Bet tomēr Hexokju. Ļoti smuki nazīši. Cimdiņu nazītis ir Andrejam. Nadeikinam. Fragu līderis. Es zinu, Kārli, ka tev patīk statistika un dati. Vai tu vari iepazīstināt, kuram tad pagaidām veiksmīgāka spēle abās komandās?
Precīzāk spēle pavisam noteikti ir Hexakju. 17-8 šobrīd šis spēlētājs iet. Un Computer Geeks 13-5, kas ir tuvākais viņiem. Nu, pretiniekos, diemžēl, nejūt tik spožs, kur viņu līderis ir Zortex ar 8, un nākamais tuvākais ir Elzijas ar 7. Redzēsim, ko tagad būs sagatavojuši Sunshine aizsardzībā. Elzijas šeit ir gatavs iet pīkot, EC Banga grib iet iekšā A-saitā. Izskatās, ka to arī darīs visi 5 spēlētāji. Elzijas redz, ka spēlētāji tuvojās, uzreiz atkāpjās un sauc savus komandas biedrus palīgā. Cik ātri viņi atrotēs, cik ātri viņi būs gatavi viņam palīdzēt, to mēs tūlīt redzēsim, vai viņi vispār būs šeit, lai palīdzētu Elzijam vienam pašam. Elzijas caur smoku dabūt Kenziju. Zina šīs pozīcijas, kur jāšauj šie spēlētāji. Baidzīņš ierauga spēlētāju, kurš tur lēkāja virs smoku. Ir Rulants, dabūs 1 Rulants, dabūs 2. Ko viņš šeit dara? Ko viņš šeit dara? Šortā Vārdens varbūt 3. mērķis priekš Rulanta, tā arī ir. Exokju palicis 1-4-5 situācijās, atvainojot. Exokju nespēs dabūt Rulants ar 4 šajā raundā, tāpat kā 4. rauns iegūt Sunshine'iem 4-9. Sunshine'iem jāparāda ļoti stipra aizsardzība, lai varētu vēl noturēties šajā spēlē. Jā, ļoti labs darbiņš no Rulanta. Es domāju, ka tieši pēc šādiem raundiem Rulants ir vienkārši ekstāzē. Viņš tur bļauj tajā Discordā vai Teamspeakā. Un es domāju, ka tā varētu pat panākumu atslēga potenciālam 9-6. Bet izskatās, ka Banga forso, neforso. Kaut kāds tāds bais, bet rašo bētas gan. Oskars uzvar dueli pret Rulants. Rulants jau ar 2. Izstāst, ka bombplans būs. Ja vien nebūs kaut kāds molotovs, tas gan uzreiz būt bīstami. Kenzijs pārdomā plēnu, tu tomēr neliks bumbu. Te arī liek. Molotovs nav, granāta nav, bumba būs. Tas nozīmē, ka papildus naudas bonus komandai Banga nākamajā raundā. Tie, kas varbūt ir pirmo reizi pieslēgušies, tad, respektīvi, ja komanda uzliek raundā bumbu, tātad uzbrucēja komanda, tad ir uzreiz plus cik? 800 vai plus 300? 800, ne? Man liekas, to vairs aizmirst. Nu, es tās naudas precīzi neatceros. Kad Dievs, man liekas, cilvēki, nu, man liekas, ka ir plus $800. Starp citu, kamēr komandas iepērkās, zem mūsu Twitch descriptionā ir pastāstīts viens teikums par mums, ir mūsu info, ja kādam varbūt jautājums, ir paldies mūsu atbalstītājiem un arī ir iespēja ziedot. Ja jums patīk tas, ko mēs darām, tad lūdzu mierīgi varat noziedot mums kaut kādu mazo summu, ar ko jums ir ērti, ar ko jūs vēlaties mums pateikt paldies. Tas nav uzbāzīgi, bet tas būtu ļoti, ļoti silti. Tā. Ko mēs gribējām vēl pateikt? To, ka ir 9-5, Bangai ir bais, bais ir arī Sunshine'iem, Kārli. Rampa ir ieņemta, par to kontrolē CT. Kas vēl ir labs? Nu, vēl ir labs tas, ka Sunshine'iem ir visas iespējas atgriezties šajā spēlē. Viņi to noteikti pavisam var izdarīt. Zortiks šeit var dabūt Labrēnu, bet vai viņš to izdarīs, viņš tā skraida, tā stresaini šauda pa pretinieku, neizdarīs to šoreiz. Labrēns iegūs šo killu uz Zortex. Computer Geeks ir pietuvojies rampai. Kūščiks šeit sēž, gaida. Izpīkos īstajā brīdī, lai atrastu Computer Geek 4-4. Kūščiks izmet flašku, kā viņam uzmet virsmu Molotovu. Vārdens tieši pirms flaška uzsprāgs, viņš dabūs Kūščiku. Elzijas tikmēr dabūs Labrēnu. Elzijas ar Vaidziņu 2-3 situācijā. Vaidziņš vēl var sagaidīt Hexokju, kurš šeit mugurā skrien. Viņš viņam ir gatavs, viņš viņu dzird, viņš viņu redz, bet Hexokju uzvarēs šo dueli. Elzijas ir pēdējais, kurš skrien mugurā ar AK-47, 1-3 situācijā. Nespēs dabūt Kenziju, kurš būs pirmais mērķis viņam, un tas ir 10. rauns priekš EC Bangas. 10-5. Vien vēl vajag 3 raundus, lai nobeigtu šo spēli un iegūtu pirmo uzvaru sezonā EC Banga. Jā. Nu, Bangai vēl 2 raundi līdz vismaz 1 punktam. Sunshine, kas tas ir? Bais, nebais? Redzam M-ku. Redzam 2MP9, kaut kāds tāds semi-bais Rulants ir nopircis līdz galam. Nevaru saprast, kas īsti.
ir. Nu, cerams, ka izdosies Sančeriem aizcerties. Gribās vēl tādu tuvāku spēli mums. Oskars pret Vaidziņu. MP9 tomēr neatrada taimingu, bet taimingu atrada Rulants otrā mapes pusē. Šeit Elzijas arī iedinko Hekso. Un Rulants neaktīvs, Rulantam neaiziet sprejs. Tomēr veterāns Vārdens no Rēzeknes. Iespējams, Rēzeknes top 1. Atrod Rulants. Par daudz gribēja Rulants, un šeit jau no distances EC Banka sagaida savus pretinieks, un viņi paši ienāk mērķī. Hekso nu jau ir pārņēmis Lurkera lomu un ies mugurā šiem te spēlētājiem. It kā dzird solīšus. Vai tu nedzirdēji solīšus? Dzird, Kuščiks, labi. Kuščiks uzreiz uztraucās par B, vai tik jau B-nam ieņemts. Bet nē, šeit granāts lido Zāsaitu. Par Zorteksu varētu nebūt informācijas. Zorteks šeit varētu būt tāds pārsteiguma faktors. 3-1. Abas puses ir ar dūmiem. Grūti Zorteksam kaut kā izrauties, dabūt tādu vismaz mazo advantaģu klača sākumā, un izskatās, ka viņš seivo. Izstās, ka Emka ir vērta zeltu šajā raundā un šajā spēlē. Un izskatās, jā, ka Zorteks lēnā garā dodās jau uz B pusi, Radratoram redzēt un iet seivot. EC Banka ar 11. EC Banka ar 11. Kažin. Jā, viņi ir aizraujušos ļoti tālu no saviem pretiniekiem. Sunshine, nu, es gribētu teikt, kā noslēdz pagājušo sezonu, tad, diemžēl, arī šo sezonu neko pārliecinoši, diemžēl. Bet EC Banka toties ir gatava šai sezonā ar tādu pussvaigu sastāvu. Nu, dominē savā pirmajā mačā, Sunshine paņem timeoutu, grib saprast, ko darīt tālāk. Vai atdot 12 no raundu, vai arī tomēr iepirkties un cīnīties par šiem raundiem, ko vien var saņemt. Jo, ja viņi tagad nopirks, tad viņi, es domāju, ja zaudēs raundu, viņi nevarēs nopirkt vairs nākamajā. Toties, ja viņi tagad uztais eko un atdod EC Bankai maču punktu, tad var cīnīties jau par overtime. Zini, kas ir sāpīgi? Ka Vaidziņam ir 3 kili. Jo Vaidziņš, daudzi zina, ka Vaidziņš ir ļoti laba līmeņa spēlētājs. Varbūt vienkārši vertigo nav viņa karta, es nezinu, bet tas pat ir tāds pārsteigums redzēt Vaidziņu uz 3 kiliem. Ļoti interesanti. Bet labi, nevienmēr kili ir noteicošais. Daudz svarīgāks tas, kā tu esi komandas biedrs, kādu tu uztari komandā auru, cik tu esi pozitīvs. Mēs zinām, ka, ja tu esi priecīgs un ja tu dali komplimentus saviem komandas biedriem, tad tas ir daudz vērtīgāk kā kaut kādi kili. Šeit kompjūters labi atrod kili. Šeit smokā apmainījās. Rulants! Tas ir, protams, ka Rulants, kurš gan cits un Hekso Kenzijas tas rauns vienkārši vienā sekundē. Par labu Bangai, tad par labu Sunshine'iem, un tad beigās Banga uzvar 12. rauns. Neizskatās, ka šeit varētu būt overtimes. Apsveicam Banku vismaz ar 1 punktu. Bet, ja tomēr tas ir overtimes, tad Sunshine'iem būs jāuzvar veseli 7 raundi pēc kārtas. Kārli, kaut kā tā. Kaut kā tā mums iet otrajā kartē. Ja tu pamiršķini, tu palaid garām to raundu. Jā, tieši tā. Sezonas atklāšanas kārta, atkal šis te B-rush, izskatās, ka tādu necieņu pat izrāda EC Banka. Tas pat nav tāds B-rush, tā ir tāda taktika, no mida redzējām granātas arī lidoja tāds interesants rauns, diezgan atcerams varētu būt. Hekso labi uzvar dueli pret Zorteksu, 2-4 situācija, un izskatās, kā mēs varam apsveikt EC Banku ar 3 punktiem un ar līderu pozīciju pat tabulā. Ir informācija par abiem diviem, pēdējais ir Heavenā. Un Kenzijas ar Vārdenu pret to pašu Vaidziņu. Vaidziņam jau 2 kills šajā raundā. Vaidziņam dīgls rokās. Ir smokes, ir arī... Nav kits. 23 HP redzēja, kā viņš tikko iegreiza dīglu. Kārli, 1-2 Vaidziņam klač. Tas uz tevi. Es domāju, tur daudz ko nebūs komentēt. Uzskaipo, Kārli, uzskaipo! Klaču, lido! Arī Uzsprāgi. teiksies, ja viņam uzmetīs granātu virsū. 13-5, dāmas un kungi. EC Banka ļoti dominantā stilā pāriet saviem pretiniekiem pirmajā kārtā pāri.